Milzīgas lielfermas ir šodien pārvērtušās gruvešu kaudzēs. Rudbāžu pagastā komplekss Stari strādā jau kopš 1979. gada. Komplekss atrodas 2 km tālumā no Rudbāžu centra. Komplekss ir izvietots 6,3 hektāru platībā. Pavisam kompleksā ir 9 fermas un palīgtelpas. Kompleksā pirmās cūkas ieveda 79. gada 20. februārī. Pirmais sivēns piedzima tā paša gada 3. martā. Kompleksā, kā kurināmo, izmanto dabas gāzi un elektroenerģiju. Kompleksā nodarbināti 78 cilvēki. Vidējā darba alga 80 lati mēnesī. Šā gada nogalē komplekss Stari par labiem darba rādītājiem un par strauju gaļas ražošanas kāpinājumu saņēma sējēji prēmiju. Par to un citām problēmām stāsta kompleksa direktors Arvīts Kalniņš. Tiešām mēs Republikā ieņēmām augstu vietu, izejot no tā, kad pastāvēja sējēju prēmiju konkurss starp pagastiem rajona mērogā un republikas mērogā. Un arī mēs pieteicamies šajā konkursā. Nu, kā redzams, nemaz tā necerot, mēs ieguvām augsts rezultāts par labiem rādītājiem, un tieši gaļas ražošanas kāpinājumā no 94. gada 1. jūlija līdz 95. gada 1. jūlijam. Nu, un reizē ar šo prēmiju saņēmām 1000 latu prēmiju. Nu, mēs esam gandarīti, kad mēs esam šādu vietu iegūši, un arī, kad arī Republikas un valdības komisija novērtēja labu mūsu darbu. Jau ilgus gadus kompleksā strādā Valda Razumejko. Viņai uzticēts pats atbildīgākais darbs sagaidīt un apkopt sivēnus. Sivēniem jānoknieb ir tā sauktie melnie zobi, lai nesavainot cūkām tesmeni. Tāpat tās jāamputē astes, lai novērstu kanibālismu. Savukārt kopēji Lūcija Širman priecājas par saviem sivēniem. Šie sivēni nebūtu nav nosmērējušies. Šādi plankumaini sivēni, balti ar melniem plankumiem, iegūti krustojot Latvijas balto, landras un ģurokas šķirnes cūkas. Pagājušā gadā izaudzēts un pārdots 950 tonnas cūgaļas. Cūkas ikdienas apēd 13 tonnas spēkbarību. Bet kā būs turpmāk, par to ir norūpējies direktors Arvīts Kalniņš. Gada nogalē pietrūka Republikā pašražotāji graudi ar septembri, oktobri un it sevišķi novembri, decembri, jau tagad paaugstinājās šī kombikorma cena. Un starpība cenā, salīdzinot ar 94. gadu, ir kombikorms sadārdzinājis par 30 līdz 40 latiem uz 1 tonu, bet cūku realizācijas cena būtībā ir viena un tāda pati, kāda ir 94. 95. gadā, un viņi svārstās no 60 centīmiem aiziet līdz 80 centīmiem kilogramā pa vienu dzīvesvaru, bet pamatā, ja kaut kur izies uz 70, 72 centīmiem, tad būs labi.
Un tagad uzreiz pašlaik šajā darbības periodā rodās problēma. Ja kombikorms maksā 1 tonna vidēji 110 lati, bet cūgaļa 100 kg maksā 72, jeb tonna 720, tad jūs varat redzēt, kāds tagad rodās paradoks, un pašlaik šis ir tas sāpīgākais jautājums, pašlaik šajā brīdī, un iet ar šajā gadā, ka šis sadārdzinātais kombikorms, tagad finansālo darbību saimniecībā mūsu uzņēmumā padara ļoti problemātisku, un šodien arī esam zināmās naudas grūtībās, lai varētu norēķināties ar kombikormu ražotājiem. Jāpiezīmē, ka komplekss stāri, tagad jau siestāri, šajā statusā strādā 2 gadus. Patreiz mēs redzam kompleksa ciltskodolu, puiļus, kurus kopējs tā mīlīgi dēvē par puikām. Un viens no šiem puikām aizējošam cūkas gadam teiks tādu nelielu uzrunu. Esi alumīnija cūka, mīļā, es zinu, ka tev